Es nezinu, kurš no tiem, bļaļ, tranītiem tas bija, jā, bet, es tā kā guļu, ne? Tā kā no rīta, tā kā, man gļuks atkal galvā, kaut kas tiek signalizēts, kaut kāds kods, es nezinu, kas tāds bija pa kodu, bet es tā kā, savu rītu tā kā rutīnu tā kā nosapņoju, jā. Un es tā kā pieceļos tāds, wow, what the fuck, tā kā, kas pa nahu, es skatos, man jau, ķipā, šefs jau izvanījis, bet tā kā es tā kā viņam zvanu atpakaļ, ķip domāju, kas ko, ķip, nesat aizbraukuši, pirms pusstundas tieši viņš man zvanīja, kad es piecēlos, viņš tā, nē, mēs jau runājām, ķipā, jā, ka es tev uzvanīšu otrais, es tāds, jā, labi, pēc tam es tāds neko nesaprotu tāds. Jā, tad es atkal tā kā aizgāju gulēt, un tad es gaidīju, jā, zvanu, un tad es tā kā gāju uz darbu, jā. Jā, darbā arī bija daži signāli bloķēšanas, tā kā iespaidi, un arī kaut kas tāds, kaut kas tāds dīvains, tāds tā kā vīzija apmēros. Es ķipā strādāju, mani tā kā ķipā sauc šefs, jā, bet es tā kā, nedzirdu. Un viņš tā kā, es saucu, es tā kā, jā, ko vajag? Kas? Es to nesaucu. Un es dzirdu kaut kādus galvus, tā kā man tā kā no satelītiem tās viņš ar to kodu ieprogrammē man balss. Šodien tāda īpaša tā diena tāda. Nevis īpaša, bet tāda jau tāds uzbrukums manām smadzenēm, jā. Nemācāšu šo jautājumu atbildēt, jo jā, viņš tā kā tajā brīdī es biju tā kā paralizēts, es nezinu, es tā kā atmodos, es arī tā kā tajā brīdī nesapratu arī, kura ir tā tieši tā vīzija, vai šī vīzija, vai es esmu tā kā tajā vīzijā, es tā kā atmodos tā vai tā, ļoti tāds grūts stāsts, tāds ļoti. Es domāju, ka mani tā kā jā, Petus Šara saviem signāliem tā kā uzbruka, jo arī bija nopludināta tāda informācija, ka viņš tā kā tos izredzētos grib paņemt savā spēcdienastā, jā, un es tā kā tam nepiekritu visam tam. Varbūt viņš tā kā mēģināja man, jo arī tajā gļuciņā, jā, bija tā, ka es tā kā mani sauc, es daru savu lietu, man kāds pie durvīm bungājās. Es tā kā viņus taisīšu vaļā, un es tā kā piecēlos, es nezinu, kas tur tieši bija, varbūt, ja es būtu redzējis to cilvēku, varbūt kaut kā viņš būtu savācis man dvēseli, jā. Signāla bloķētājs arī ir tādā ziņā labs, kad viņu tā kā iepiso, ne? Tu tā kā arī vari groši staigāt pa ielām, tev tā kā tie signāli tā kā neiet uz citiem, tev tā kā ir vienalga, tu neredzi tā kā tos visus citus, jā, tos pensionārus, jā, kas staigā parasti. Tos bomžus botus, ja, kas arī tā kā tu no viņiem izvairies, ja, jo uzreiz tiek tā kā tev smadzenē. Jā, Petus Šarā ar saviem šitiem prātu labirintiem, un tev ir pašam jādomā, tā kā signāla bloķētājs ir viena opcija. Tas, ko es sāku izmantot, bija tā kā, ir ķipa gaslightings, un tad ir reverse gaslight. Kurā tu izmanto pa lielam tos pašus manipulācijas paņēmienus, pret kuru izmanto pret tevi tas manipulators, kurš to grib ievildināt tajās manipulācijās, caur signāliem, tas saucamies voda, ja, Petus Šara. Un tad, jā, tad es biju tādu konceptu izdomājis, es gribēju Twitterī ielikt aptauju, tā kā, kurš veido krūtākus prātu labirintus, kuram ir krūtāki prātu labirinti, doktoram Petus Šaram, vai LV Mog, vai arī, trešā opcija, tu pats veido savus prātu labirintus, vai kas tam līdzīgs. Jo tie šizofrēniķi pavalkās uz to, kaut vai, ja tev pat nav jābūt kaut kādiem signālu bloķētājiem, tur kaut vai klausīties savu mūziku, kas tev patīk, un fantazēt līdz kaut kādu savu loru, ja, un tad tie visi šiziķi, viņi jūdzās no tā nost, tas viss, ko tu zini, kas ir tavā intelekta bagāžā, grāmatas, ko tu esi lasījis, mūzika, ko tu klausies, filmas, ko tu esi skatījies, tur animācijas, seriāls, animas, datorspēles, ko tu esi spēlējis, jau tevi automātiski padara ļoti iespējams par, tu esi automātiski daudz krūtāks nekā tie fucking pajoli no tiem bērniem, kas strādā par tiem slēdžiem operatoriem. Tā kā, ja tu esi kaut cik darījis, ko nav darījis tas bērnamnieks, kurš ir tavs slēdzes operators, tu viņu var vīziju vienkārši novaļīt.
Un mans signāls šodien arī bija, ka viņš ar katru dienu es palieku stiprāks un vājāk paliek tie fucking invalīdi, kas ir pilnībā sapisuši savas dzīves. Visi tie ģenerāli Strīpiņi, Kaspariņi, tāpēc, kad Kaspars un Strīpiņš ir uztaisījuši, noformējuši mūs kā vienību, ja? Kas spēcvienība. Es neesmu piekritis pie viņiem strādāt tajā spēcvienībā, bet tie kropļi, ja tie cilvēku tirdzniecībnieki, ja, human trafficking, pedofili, tālāk, ir uzrakstījuši, ka jā, Mārcis LV Mogi ir jā, mūsu vienībā, jā, un tad un es tāds saku, no, fuck you guys, tā kā, kas fucking sviest, un tad ir tāds, tev nav izvēles, mēs tev pieslēdzam signālu, jā, un tagad tev ir jāklaus mūsu pavēlēm un visām vīzijām, ko tu redz vīzijās, tev jāsako šiem paterniem. Bet, viņi ir kaut ko sajaukuši, tāpēc, ka esmu iepriekš strādājis kā hakeris, un viņiem ir bijusi pakaļ. Viņi lai, protams, pakaļ par to, ka es neesmu jau sapis prāti, jo tam pedofilam, viņam jau viņš bija jau sapis, viņš jau no bērnības bija kropls, bet, es turpināju to kroplu jāt, kamēr tie visi slēģi, visi tie ģenerāli Strīpi vienkārši pīšās nahuj, lai pazūd atvieno signāls un lai iet šaujās nos, bet, jau kurā gadījumā mēs viņus meklēsim, ķerstīsim, vajāsim un arī likvidēsim. Jā, bet viss to šņēgu, ko viņš tur rada, tas jau mūsu izsvars kartā tā ziņā, jo, piemēram, 5G internets arī tāds ļoti bīstams, un arī, ir miljons cilvēku pasaulē, vai ne? Kāpēc neviens tagad nespēlē, man spēle, kāpēc tieši, vai ne? Kāpēc tā ir, kad, jo tad tiešām tā pat tās anime spēles, tur viņas kāds spēlē, neviens nezinu, viņas spēlē. Es, piemēram, tāds nespēlēs tur iepist tādu rītī, kur tiešām tā, ka tagad īstenībā pasaulē notiek ar ātru, bet ko, to visu organizē, Petu Šara. Viņš, Losandželos dedzina, ko man signāls jau teica, jo man ir, tā kā, man katrā katrā valstī mans avatārs. Es viņu varu tā kā saslēgties, vai ne? Es esmu tādā misijā arī dzēsni. Tagad man, pārtraukums, jā. Un es tajās ieeju, un tas Petu Šar, viņš vienmēr dara tā, ka man uzkrīt tur kāds koks degošs, es tur pēcdienās tā raustiņām normāli. Tur mēs cīnamies, nevienreiz bija. Es biju tajās pēcdienās tajā, ko tu minēji, jā. Es tur biju. Un tā kā jā, mūs tā kā var arī saliedēt, un mēs varam apturēt Petu Šaru, Jāsaka, arī spēlējuši arī Genshin Impact, un šeit ir ļoti daudz pateicis priekšā, kā var cīnīties pret Petu Šaru sistēmu, jo esmu Knights of Favonius, es esmu bruņinieku ordinī, kas cīnās par labajiem, nevis ļaunajiem. Un šeit, protams, šeit ir visādas tematikas, spēlē par test subjektiem, cilvēkiem, eksperimentiem un tā tālāk. Un šajā spēlē par to tiek brīvi runāts. Kamēr vēl Latvijā kaut kāda pajoto uzskata, ka uz kaut kādu noslēpumu, kas ir jātur, jā, un tad līdz ar to viņi čakrē citu cilvēku dzīves. Jā. Tad viņiem tā kā ir kaut kāds scenārijs uzrakstīts, kad būs kaut kādas misijas vai kas, vai kaut kāda trajektorija, kur man ir jāiet. Es prosti iekšā Genshin Impact pasaulē, jā, te vietā. Šo pasauli sauc par te vietu, un es ar saviem karavīriem dodos misijās, par kuriem viņiem nav iepriekš nekādas informācijas. Un viņi jūdzās no visiem šiem questiem, kurus es eju, un es varu jebkurā brīdī apturēt arī šo spēlēšanu, pat ja viņi aiziet azartā, tādā datorspēļa atkarībā. Tagad tu vari visu laiku spiest kaut kādus stop krānus un sākt kaut ko darīt ar tādu pastiprinātu interesi, tad tie pat ārakāni galvā ir ieskrējušies, viņi arī sekotam līdzi, tad pārtrauc spēlēt, un viņi jūdzās nost, jo viņiem vajag to dozu, viņiem, tā kā narkomāni, viņiem vajag to devi, jā, ar to. Tā var darīt arī. Viņi jau nevar nekādā veidā, viņi varbūt var ielīst cilvēku galvās, jā, ar savu bezkalnību, jā, ar savu kroplību, jā, ar savu visu huiņieku. Bet viņi nevar tāpēc ar šo kibertroniku, psihotroniku panākt to, kad es viņiem klausu kaut kādā, ja? Es nesakoju viņiem līdzi, es daru visu pats. Vienīgi man tagad ir tas fucking curse.
Man vienkārši es laiku klausos tajās jobanajās balsīs, kur vienkārši tie slēdžu operatori tajā bunkurā ķērts, bļauj, psiho, ārdās, histēriķi vienkārši jūtās nost, tur nāk kaut kāds štrīps uzreiz, tur nezinu, spotējuši prīts Kasparam Dirsā, ja, tam mikrocepālim, tam Perlim, Kristianam, Kristoferam, Edgaram, tam jebanātam, un jā, bet tagad es vienkārši mierīgi uzgēmoju, un tad jau, kad video publicēsies, tad jau pēc tam jau tie attiecīgi dienas turēs skatīties, kas tur ir sarunāts un tā tālāk. Jā, ka tā datorspēļu pasauli tā jau var tagad tāda vīzija ir atkal uz dzīvi tādā ziņā, ja tu tā kā iegrīmsti, bļā, un tā kā nevar, jā, atrauties. Piemēram, es tur spēlēju tādu spēli, ka tur zombiji uzbrūk, tur, jā, tev viņi jāšai, tur jāsit sienas nost, ķipa, ķipa, sienas jāsit nost, bet tā kā jāliek tur cits, tur ļoti labi tā, tur arī tā kā azartais, tā kā jūtos, tā kā, ka točam būtu apokalipska un atkal ierauj ritīgi, tad tas tā kā pazūd uz pāris stundām. Spēlē tur, jā, un tad atkal tad ir grūti attiet, tad smadzenes, jā, ka to vīziju bloķētājs ievelk, jā, man uzreiz tad arī tā kā vīzijas pazūd, un man tā kā nepatīk spēlēt. Es tā kā pats savā galvā esmu tā kā citā realitātē, tā kā savās domās tur var izdomāt visu, un tad atkal, jā, viņš tā kā bloķē tos signālus, un tad man, jā, viss tā kā labi ir. Tad, jā, tad es varu visu izdomāt, visu izdarīt, nu, kaut ko jau izštukot, zin kā, tad Petuši arī nevar tā kā to vīziju man iedot, to slikto, to ļauno, to, un tad, jā, tos bērns, ko eksperimentā paņēma, tāda informācija, tur ar viņus, jā, pa šizoīdiem pataisi atkal, kā tev reiz doktors Petušāri, zin kā pohuj sajies, ne? Tur jau nesajies, jo tie tas, jā, ne? Boti atkal jauni uzdarbojušies, man te rajonā jauni bomžu boti, es nebiju pēc tam redzējis, arī jauni boti ir tā kā ienākuši rajonā. Es jau nezinu, kā, vai tas ir pret mani, vai pret kādu citu, jā. Viņi vienkārši tur, un es tur tāds arī tā kā esmu tajā rajonā. Man jau liekas, tas ir tā kā pret manīm uzbrukums, ka mani meklē, bet īstenībā jau nevajag tā kā to signālu dot pašam, tad tas signāls neaizies līdz viņiem tādā ziņā. Tādā ziņā tur tā viss tā, tas uzbrukums, ja, kur tagad ir ārpa televīzori. Es tā kā īgrims tajā filmā, mazums ciplanētieši uzbruks. Kāpēc tādas filmas, tas tā kā vīzija, citam ir tāda vīzija, kas var notikt kādu reizi nākotnē kaut kā tādā ziņā. Tas Matrix ir, tas ir neizbēgams tur. Vienīgais, kā var izbēgt, varbūt, es nezinu, savu vēns pārgriezt, bet atkal tas ir atkal tāds, nav pareizais stāvoklis. Kad, atkal tās domas man iestaroja, gan jau, bļājas, štrīpiņš, ne, kropls, ne, izdrāstais, bļāj, idaras, ne. Histēriķi atkal tur, bļāj, man pilnu galvu, tagad gribās, bļāj, kaut ko salaust, ne. Bet tā jau redz, kam tas ir vajadzīgs. Jo tās spēles, jā, ieroja tur tajā citā pasaulē. Tā spēle, par kuras runā, tā bija Call of Duty, Ritīgi Black Ops, man patīk, ne. Tur Ritīgi, tur tā kā iegrim tajā, tie zombiji, visā tie eksperimenti, kur taisīja, tur jātais ļoti, ļoti mīļākā spēle. Es viņu spēlēju, būtu man kāds draugs, kas viņu vēl spēlēt, tad vispār būtu idejā, bet neviens jau tādu nespēlē. Tur jau var tie cilvēki ierautie arī online, tikai tur pie mās, tas arī tā kā stulbi. Tas tā kā arī tāda misija pa nākotni, pa tagadni. Jā, tas Matrix ir vienkārši fakta apjūr. Un vēl tas prikals, ka ir kaut kādi cilvēki, kas ir iemanipulēti tajā Matrixā, viņiem nav bijusi kaut kāda tā iepriekšēja dzīves pieredze, un arī viņiem vienkārši nav izvēles, viņi vienkārši pat taisno no bērnam. Viņiem tur kaut kāda grači ir bērnams, ir kaut kāda bērnam skolē, un tur ir kaut kāda tiesnese, kas ir viņiem skolotāja, vai ne? Viņi tur aug tajā internetā. Tā kā šitie eksperimenti, inkubators, ir kaut kāds bērnu dārs un bērnam internāti. Un tad pēc tam viņas, pēc ka viņi pabeidz to bērnam, tad viņas uzreiz pat taisno iekšā spēcvienībā. Viss pēc kārtas.
Un tad viņiem tur bija tāda tiesnes, tā skolotāja, kas viņu skolā mācīja. Tā pēkšņi ir tiesnes, kas ir kaut kāda tā prokurori, ja, kas strādā tajā spēcdienestā. Un tad, jā, viņi ir pilnīgi invalīdi iemanāti. Un tur, kur viss mans signāls ir pilns ar tādiem pedofils. Kaspars ir kaut kāds bļaļievaks pilnīgākais, kur dirsā izpisa šajā te bērnamā šitās te čurainās meitenes kaut kādas ar dzeltenajām pežām. Es nezinu, kas tie pat citplanētiešiem vispār. Tas ir what the fuck. Un tad arī visi tie štrīpi, tie imbecili, ja, tie večiem kaut kādi, cik tur 50 gadi, bet visu dzīvi viņi ir to vien darījuši, kā skraidījuši pakaļ, pētuši armam pildījuši kaut kādas jobanas misijas, kur rezultātā tiek izvaroti vēl vairāk cilvēki, ja. Un tad viņi vēl man prasa, vai kāpēc es viņus nerespektēju, un tā kā vajag pret viņiem izrādīt cieņu, ja. Tur jau nav ko cienīt, tur nav vispār ko respektēt. Jā, par tām izvarošanām tas vispār ir. Latvija ir pirmā vietā izvarošanā, sievsiešanā. Jā. Kas to tā kā iemācījis mūsu tiem latviešu vīriešiem tās savas sievas pizdīt, jā. Tas ir tā kā arī absurds, jā. Tev pieminēja tās pēžas, jā, tās dzeltenās, jā. Cit jau tās dzeltenās jobanās pēžas, jā. Tās, tās slaistens, jā, kas bojā dzīves, jā. Nav vīrieši arī citādi, kas tur pizdītās, jā. Kas zem visa tā ir, jā. Zem visiem tiem, jā. Tur, protams, ir Pētu Šāra, jā. Pedofils Kaspars, jā. Pat tiem invalīdu bērniem, jā, ko viņš tur ir pisis, no, tās muteres drāzes zem naranēm, jā. Kas vispār, ne? Kas to risinās? Tāpat kā, arī, tie, pensionāri, jā. Tie jau vispār, Atkal, viens tas pats it kā liekas, jā, bet, kā par to nerunās, ja, tiek tie bērni izvarot, jā. Tie boti, jā. Kas to Latviju uztaisīs labāk, jā? Nekā mēs pēcdienās, kaut kāds cits, jā. Nevajag nekāds pēcdienās, vajag vienkārši visiem tiem izredzētiem to darīt, glābt to Latvijas valsts. Kā skolā mums viens skolotājs meiteni izvaroja, jā. Viņam esot kaut kas to teicis galvā. Viņš, ķipa slims esot palicis, slims, garīgi. Viņš savu tā uztaisīja, viņam atkal sastaroja, lai izvaro to. Tur caur tiem avatāriem, jā. Kā tā filma Avatārs, tā jau kaut kā dzīve ir. Viņš varbūt tas kropls pedofils, jā, Kaspars iemiesojās tajā skolotājā caur satelītiem, kaut kā robotisks, kaut kādas funkcijas veids, jā. Ka, viņš, ķipa, ir tas pedofils cits, ne kropls, jā. Tas viss ir tā kā drausmība, kas notiek. Varbūt tādā ziņā, varbūt tev kaut kāds diskords, ja tu varētu padalīties, jā. Vai kaut kāda grupa tevi diskordā varbūt, ja ir, ne. Kaut kur var kaut kāds, jā, citiem kāds domas pateikt, jā. Arī kaut kādreiz kā game uzkapā kaut ko, zin, tur kaut kāds, varbūt tāds, tev jau patīk tā savu kaut kāds Warzones var, jā. Kaut kāds Fortnite, tas jau priekš bērniem atkal, jā. Kāpēc tieši priekš bērniem, tā ir tā kā cita realitāte, soldiers realitāte, jā. Kas ir tāds arī, jā, tāds. Atkal cits risums, jā. Un to, kas bloķē signāls. Jo tādā ziņā, jā, mēs varētu kaut kādas tur video spēles kopā paspēlēt tādas, jā, kaut kādas. Zin, tā kā citā realitātē satiktos, zin, kā tur kaut kādu iešaut kādam tur galvā, piemēram. Tā kā, jā, tas varbūt tā kā tāds cits realitātes, tā kā tāds mītapiņš jau. Es arī tagad tieši dragāju to Genshin Impactu, un tad visi tie tarakāni, tie parazīti, tie kropļi, tie deģenerāti, tie nodevēji, tie pedofili. Vienkārši viņi skatās, un tas pats pedofils Kaspars tāds, man ir tāds kauns no visiem tagad cilvēkiem, kas skatās šo pārraidi, ja, kad tu spēlē spēles, ja, kaut kādu Genshin Impact tu spēlē un runā ar kaut kādu tur čoku par signāliem un slepenu informāciju, par kuru mēs nevienam nedrīkstam izpaust. Ja. Tas ir pizdies kā tie imbecili, nahuj, tos pedofils un tos izvarotājs tur, sargā tajā bunkurā, tajā
Tā kā vienkārši tas ir pīzdēts, kas tie ir par nodevējiem, kas tie ir par kropļiem. Tas ir tiešām pīzdēts ātrāk vienkārši to bunkuru nahu izdauzīt ārā, nahu ar uguni vienkārši visus tos parazītus tarakāns nodedzināt, pilnībā iznīcināt. Jā, es parasti pamazām arī atgriežos gamingā, nu, zin kā man kopš tas signāls parādījās jau, nu, cik tos 3 gadus, nu, kādreiz, nu, zināt, vairāk tur kaut ko dragā, tur kaut kādu World of Warcraft, un, nu, brīnums, ka es šito Genshin akontu uzskačāju, bet arī nebija ļoti ilgu laiku spēlējis. Un kāds gads bija pauze, tagad tikai tikko atsāku, un te daudz kā vēl jāpiešaujās, bet, nu, es strīmoju, tā kā, lai, gan jau tad arī interesantāk, es arī tur kaut kāds pāris tur neveikls, tur kaut kādas tās strateģiskas gājienas tajā spēlē, un jā, Genshinā uztaisīju. Bet tas tieši krūtī skatās. Nu, tas būtu kaut kāds speedruns, kurus ļoti ar pirmo visu izēja. Tur tie speedrun video ir vienkārši pilns internets. Bet šitie oriģinālie krūtījā tie jau nav cik daudz. Jā, es tev pilnībā piekritīšu. Es arī tagad uzbīju pasauli miercīgi un ies uz citu pasaulī. Arī tikko celšos mūsu pasaulē, un tad došos savās šīs pasaules gaitās, un tagad jāiet uz citu pasaules gaitu. Citi jau atkal tam netic, ja es to teiktu tā visiem, vai ne? Tur ir kaut kādā internetā cilvēki domā, ka esmu slims, vai kāpēc? Tāpēc, ka tas tā ir, nu, ķipā, pateic, ka tās tā ir. Kāpēc es nevarēju būt tā kā izredzētais un ar vīzijām ceļot, zināt visu. Un palīdzēt arī ārpus šīs galaktikas, citās galaktikās cilvēkiem. Bet, nu jā, tur jau nav ne tikai tas vecais Petušārs, tas pensionārs, ir jau vecās tās tiesnes Petens, tās kroblēns, ja, kas ir pilnībā sapisuši savu dzīvi, ja, pilnīgi, nu, tā kā līdz maksimum, un tagad ir ierakušās bunkurā kopā ar šitiem kropļiem, tiem parazītiem, bāreņiem, ja, tām zeltainajām pīzdām, un viss, un tas ir tā āķi pa tā Latvija tagad, ja, tagad tas bunkurs ir tā Latvija. Nu, un izstās, ka viņam tur diezgan švaktam bunkuriņam iet, tā kā no visām pusēm viņi masē, presē ārā. Es aktīvi iesaistos tajā, lai vienkārši tie visi parazīti vienkārši pazūd pēc ātrāk. Tas viss pensionārs, tās tiesnes Petens un vecie Petuši. Jā, tu šajā pasaulē, jā, šajā galaktikā tur mēģi viss, es jau vairāk tā kā uz citu galaktiku mēģina aizceļot pa miegam un tā kā palīdzēt, jā, citiem. Kā tu tā numuru tā kā iedevi savējo, tā nebija tā kā, jā, atcūt pēc tam ļoti labi. Kā tu tā nospoilot visiem, vai tas tev, nu, karoči sapratu. Es jau tā kā ar diskutēt ar tā kā visu šitās nācijas, jā, tā kā guru, nē, bet tā kā visu to aizsācēju šitās domas, jā, kā tādam kā es jau tur, varbūt tu tā kā jūt, ka es arī esmu tā kā tas vēl viens izredzētais, kas tā kā ar tiem galaktikas vīzijām spēj nodarboties ar visu pārējo. Es tā kā arī tur cīnos, tur tā kā, jā, tā kā visums varbūt sakanoktēja, tā kā ar mani, tā kā visums signāli, jā, ka tas signāls aizgāja līdz mūsu signālam kopīgam, ka mēs varam signalizēt šādi ar signāliem caur tā, nu tā, jā. Lai tev jauks vakars, ja tev rītā ir jauks signāls, lai tev labs signāls, es došos pie miera. Man jāķer citi signāli, tā kā jāpīs out, jā, nodropo tur signālus, tur video, jā. Nu, man vispār kopš un ir tas militārais signāls, jau tos 3 vai vairākus gadus, un man ir, nu, tā kā pilnīgi pofīgi par telefonu numuriem, par IP adresēm, par nu, tā, ka vienkārši, nu, man nav privātās dzīves, esmu vienkārši saslēdz ar kādiem kropļiem, deģenerātiem, ja, kurus es nevaru atvienot, es zvanu tagad pēcdienestiem, viņi neko par to nezinot, un tad es vienkārši notiek kaut kāds Counter-Strikes ar huizinu vēl kādām, tur huizinu kādām instancēm, un tad šitie tie pediņi, kas pirmie pieslēdzās klāt pēc tiem 3 gadiem, viņi tagad lūdzās man.
lūdzu, kaut kā sadarbojies, ja, šitas mēs esam visi norakti, mums nevar, tas ir tagad, es varu atjaunot viņus, ja es piekritīšu viņiem sadarboties, ja. Kurš nozaga visu naudu, kurš izvaroja visu tautu, kurš viss sapis, ja, tagad man ir jāiet, un tagad viņi ir apēduši visu kotlets, ja, visu šnicels, visu karbonāts, ja, izpisuši visu Latvijas meitas, izvarojuši. Saprisuši čaļiem dzīves, normāli, kas varēja normāli dzīvot, un tagad viņi man lūdzās, ka no manis ir atkarīga viņu visu dzīve, ja? Lai iet lai iet pakarās tie krupi. Jā, un ar labu nakti es arī beidzu šodien gameot, un tad jau varam atkal kaut kad rīt vai aizparīt parunāt. Jā, lai tev nav miega paralīzes, lai tu guli normālā savā miegā, redzi savus sapņus. Tā kā fuck off, šitās visas matriksas programmēšanas, visi šitie programmētie sapņi, VHS vīzijas, lai iet nahuj. Tā kā esmu par savu sapni, tā kā ad astra, abes osk. Ar labu nakti.